Kādu labu laiku atpakaļ ir noticis, kā es esmu nonākusi Jaunzēlandē. Ar tādu piedzīvojumu garu es izdomāju, ka ir laiks apmeklēt Jaunzēlandi un apceļot šo burvīgo valsti. Jā, tas bija pirms 10 gadiem, gandrīz 10 gadiem, jā. Un es šobrīd dzīvoju Jaunzēlandes Ziemeļu salā, pašā viducī pie paša vulkāna. Mums te ir slēpošanas kurorts, jā, pie paša vulkāna, tādā patiesībā nekurienes vidū. Tā vieta, kur es atrodos, saucās Ohakune. Ja mēs izrunājam viņu kā latviski vai arī mauru valodā, sanāk ļoti līdzīgi kā latviešu valodā. Šobrīd es strādāju par skolotāju. Es esmu darbmācības skolotāja, kokapstrādes skolotāja un mācu 11, 12 gadus vecus bērnus un no dažādām skolām. Man ir kādas 5 skolas, kas brauc uz mūsu skolu, un tad es viņus mācu darbmācību. Viena sadaļa ir kokapstrāde, un tad ir ēst gatavošana, un ir šūšana un tāda, un es esmu vairāk par to kokapstrādi, bet es mēdzu arī aizvietot citus skolotājus. Un tādu labu laiku atpakaļ es aizvietoju ēst gatavošanas skolotāju. Pirmā mana atmiņa, protams, ir vecmāmiņa. Vecmāmiņa un vecā labā krāsns, kurā pīrāgi tika cepti. Un uz jebkuriem svētkiem un jebkurā brīdī vienmēr bija pīrāgi pieejami. Un tas tā mājas un tā mīļuma sajūta. Jā, pīrāgi ir ļoti mīļi man. Ja tu dzīvo ārpus Latvijas, tu centies vairāk piedomāt pie tradīcijām, pie ēst gatavošanas, pie latviešu ēdieniem, jo ikdienā nav pieejas pie tā. Un līdz ar to šī te pīrāgu cepšana man ļoti ieinteresē, jo es domāju, kā lai es dabūnu to mīļumu un to mājas sajūtu. Un tad, protams, es sāku pati cept pīrāgus. Iespējams, ja es būtu palikusi Latvijā, varbūt tās es pat nebūtu sākusi cept tos pīrāgus, tikai tik, cik kopā ar ģimeni un ar vecmāmu. Bet esot šeit projām, lai dabūtu šo māju sajūtu, Latvijas sajūtu, tos pīrāgus cept. Un tad viss tas sākās ar to, kad savos svētkos vai valsts svētkos, Latvijas valsts svētkos, vienmēr gribējās to galdu uzklāt un būt tā īpašāk. Un tad, uzcepot pīrāgus, es cienāju savus kolēģus skolā. Nesu savu lielo bļodu ar pīrāgiem uz skolu, apklātu ar dvielīti, tieši tā kā vecmāma mācīja. Un sekundžu laikā vienkārši visa bļoda bija iztukšota. Tik ļoti maniem kolēģiem pīrāgi garšo. Un šobrīd mēs diskutējam par pīrāgu cepšanas meistarklasi tieši ar kolēģiem. Un viņi ļoti, ļoti grib zināt manu šo te pīrāgu recepti. Es aizvietoju ēst gatavošanas skolotāju, un es izlēmu cept pīrāgus ar bērniem. Un tad man nācās nedaudz modificēt šo te recepti. Un nedaudz atvieglot, jo bija ierobežots laiks šai te stundai. Bet jā, bērni ļoti, ļoti, ļoti labprāt cepa šos te pīrāgus. Un viņiem pats interesantākais bija tieši lipināšana un tā pusmēnestiņa formu veidošana. Jā, es mēģinu teikt, tieši tā arī viņus saukt par pīrādziņiem. Nevis par pīrāgiem, jo tad viņi savukārt mēģina sasaistīt to ar poļu ēdienu, bet pīrādziņi diezgan grūti izrunāt ir to dz tieši. Pīrādziņi, bet tad es viņu angliskoju un es viņu nosaucu par bacon bun. Jo tas tā arī sanāk, kad ir šī te gaļiņa iekš šīs te mīklas, un tad sanāk kā bacon buns. Jā, ar receptēm bija tā. Bija man vecmāmiņas recepte, un tad es sāku skatīties, pati mēģināt cept, un sapratu, ka viena ļoti liela lieta ir grūti dabūt svaigo raugu.
Visur šeit veikalos var nopirkt sauso raugu, bet mūsu latviešu receptes oriģināli nāk ar svaigo raugu. Un tad tās proporcijas un viss tā īsti tā kā nesanāca. Un tad man nācās tur nedaudz viņu modificēt. Un šobrīd, jā, esmu nonākusi pie tā sava. Tā kā izveidojusi savu recepti savai mīklai. Ja mīkla jau ir tas lielākais āķis. Bet tad man ir arī otra recepte, kas ir slinkā versija. Tad, ja vajag ļoti ātri, tad var dabūt sasaldēto šo te mīklu un tādā veidā izlīdzīties. Un kā ar to vispār kūpināto gaļu ir grūti šeit? Godīgi sakot, ir grūti. Ir cauraudzītis, saucamais angliski bacon. Bet viņš ir nedaudz savādāks garšas ziņā un arī viņš ir sašķēlētāks tādās plānās šķēlītēs, kas savukārt pīrāgiem vajag drusku biezākas šos te kubiciņus. Lūk, un tad es esmu atradusi vienu konkrētu ražotāju, kas ražo tādu diezgan labu šo te cauraudzīti, bet diemžēl tas ir pats dārgākais cauraudzīts visā veikalā. Jā, bet tāds ir diezgan grūti patiesībā. Ir grūti atrast tieši tādus produktus kā Latvijā, bet izlīdzās kaut kā un pīrāgi garšo tāpatās.